sacāja cimānas taigos. Nu dzēvoju vīnu vardu, nu dzēvoju pūtru, ja viss trešo gadiņā krūteņu sajāmu. Latvijas Nacionālā teātra Okartas jaunajā zālē oktobra vidū klajā nāk muzikāls kopprojekts Nebeidzams gabaliņš dzīves. Spēles laukumā satikušies mūziķi, kādus uz vienas skatuves kopā redzam reti. Koklētāja Biruta Ozoliņa un DJs Monstā. Bija viens pasākums kopā ar Birutu, kur es uz platēm, uz sampleriem spēlēju un viņa ar koku piedalījās. Un tenī brīdī kaut kas manī saslēdzās un man tāds latvietis pamodās. Un es izdomāju to tālāk attīstīt un sarunājām ar Birutu, ka mēs vēl kaut ko varētu pamēģināt uztaisīt. Ar Uldi ir ļoti interesanta sadarbība, jo viņš mūsu apvienībā strādā nevien kā DJs parastā nozīmē, bet viņš kā aranžētājs ir. Un, manuprāt, viņam ir liels talants saskatīt kaut ko jaunu, un viņam ir vēlme atmest visu lieko un atstāt tikai to, kas ir patiesis un īsts. Un tad nav svarīgi, vai tas ir elektronisks, vai tas ir akustisks, vai tas ir kāds izteiksmes veids, ko mēs izmantojam. Kokle, balss, DJ tehnika un surround jeb apkārtskaņa. Nebeidzams gabaliņš dzīves saista ar neatkārtojumā muzikālo noformējumu, kurā mūsdienīgu skanējumu iegūst tautas dziesmas. Cilvēks piedzimst, cilvēks izauga, cilvēks nomirst, un atkal šis te aplis, viņš atkārtojas bezgalīgi. Un vienreiz cilvēks kādreiz iedomājas, ka cik viņam tas viss ir ļoti apnicis, kas viss notiek un paredzams, kā tas būs. Un tautas dziesma tā ir tā centrbēdze, tā izraušanās no šī ierastā, no tās nolemtības. Es pienesu klāt tanī visā moderno skanējumu, un mana ideja bija tāda, ka ir diezgan daudz lietas un mūzikas, kas tur latīņu mūzika vai austrumu mūzika, kura ir tagad skan modernos ritmos, un viņa tiek izdota un viss notiek. Un es gribēju uztaisīt tādu latviešu tautas dziesmas, tādu elektronisko versiju, kurā nepazūd tas latvietiskums. Jebkurā instrumentā var spēlēt arī instrumenti latviski, var spēlēt igauņu valodā instrumenti. Tas nav universāla valoda. Skāpu debesīsi, paputiņas župurjami, esi skāpu debesīsi, paputiņas župurjami, es redzēju debesīsi, ko nemūžam neredzēju, es redzēju debesīsi, ko nemūžam neredzēju. Arī tautas dziesmas iet līdzi laikam. Nebeidzams gabaliņš dzīves ir multimediāls projekts, plats ekrāns un īpaši veidotas video projekcijas. Papildinās DJ Monstā un Birutas Ozoliņas muzikāli stāstīto stāstu. Katra no dziesmām reizēm uzšķir kaut kādu atmiņu dzirksti. Un tā ir tāds uzplaiksnījums, tāda epizode no dzīves. Es negribu likt cilvēkiem aizdomāties par savu bagāto dzīves pieredzi, bet vienkārši caur šo epizodu uzplaiksnījumu varbūt sasaistīt to ar savu iekšējo pasauli. Es redzēju divā dēlus, sēdiņu galdā galdiņā, sēdiņu galdā kāliņā, celta kokus koklējām, sēdiņu galdā kāliņā, celta kokus koklējām. Kā skaņu efekti ir izmantoti putnu balsis, vai es esmu pabraukājis tagad šovus ar apkārt pa Latviju ar mikrofonu un sarakstījis visādas dabas skaņas, tas viss notiek dzīvajā. Un panākt to elektronisko lietu dzīvu. Nebeidzams gabaliņš dzīves Nacionālā teātra Okartas jaunajā zālē jau no 14. oktobra.